Sveiciens visiem, kuri pievienojušies podkastam Karjeras labirintos. Mans vārds ir Elīna Bulāne. Šis podkasts ir par to, ka es pētu dažādus izaicinājumus, iespējas un grūtības, ar ko cilvēks saskarās savos karjeras ceļos. Kas gan šis būtu par podkāstu, par karjeras podkāstu, ja mēs vismaz vienu reizi neapskatītu tieši paša darba vai tādu karjeras nozīmi vispār cilvēka dzīvē? Precīzāk man interesē tieši darba loma cilvēka identitātes veidošanas tādā procesā. Jo tomēr darbs dažādu iemeslu dēļ ir viens no identitātes tādiem elementiem pieaugušu cilvēku dzīvē, un skaidrs, ka darbs nav tikai ienākuma avots. Tas mums iedod vai nu kaut kādu struktūru ikdienai. Tā ir mūsu iespēja iegūt status, kaut kādu sociālu status, piederību, kontaktus, pašrealizāciju, vairāki aspekti tur ir. Un skaidrs, ka jā, cilvēks grib piederēt kaut kādām sociālām grupām, un viena no tām ir sociālā grupa, piemēram, darbs, darba kolektīvs, uzņēmums un arī profesijas. Jūs esat pamanījuši, ka dažreiz, tad, kad svešs cilvēks satiekās un ir vienam otru ar sevi jāiepazīstina, tad mēs sakam vārdu, un tad mēs sakam, kas mēs esam, kur mēs strādājam vai kāds ir mūsu amats. Tas ir bieži tas, kā mēs sevi tieši iepazīstinam. Un vēl bieži ir, kad es saku, es esmu, piemēram, skolotājs vai es esmu, ārsts, nevis es strādāju par skolotāju vai es strādāju par personāla vadītāju. Tas vienkārši mums kaut kas par ko padomāt, bet to es esmu nereti piefiksējusi. Mans jautājums ir, kas notiek, kad darbs kļūst par pašvērtības avotu un vienīgo vai galveno pašvērtības avotu? Kā saprast, ka jau ir tāda pārmērīga identitātes saplūšana ar darbu, un kādu lomu šajā visā procesā spēlē mūsu ambīcijas, kādu lomu spēlē darba, tāda sabiedrības kultūra, kā mūs audzina attieksme pret darbu. Kad tas viss kļūst par problēmu, un jā, kā tas ietekmē cilvēku, kad tas kļūst neveselīgi, kad tas var ietekmēt negatīvā veidā dzīves kvalitāti. Es šai tēmai nevaru iedomāties vēl labāku sarunas biedru. Tiešām ar lielu prieku piesaku šīs epizodes viesis. Tas ir ārsts, psihoterapeits, Rīgas Stradiņu Universitātes psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras docētājs Artūrs Miksons. Sveiks, Artūr! Sveiki! Man liels prieks tevi šodien šeit sveikt. Tēma mums ir tāda it kā populāra, bet es nevarētu teikt, ka es esmu daudz dzirdējusi, ka viņu tā dziļāk iztirzā. Tā kā es domāju, mēs šodien varam sev tādu mērķi uzlikt un iet bišķiņ dziļumā, saprast, kas tur ir apkārt un kas tur ir iekšā. Ja? Labi. Nu ko, man liekas, ka pirms mēs tad sākam jāsaprot par šo identitāti. Kas tad ir profesionālā identitāte? Ja mēs apskatām tādu teoriju un pētījumus, tad profesionālā identitāte ir pašapziņas sastāvdaļa, balstās uz profesionālām lomām, uz kaut kādām normām, kā jau es teicu, varbūt sabiedrības normām, ģimenes normām, vērtībām kā tādām, un šī profesionālā identitāte cilvēkam veidojas gan caur savu dzīves pieredzi, darba pieredzi, sociālo miedarbību ar citiem un šādā veidā. Bet, kā jau es minēju, darbs jau nav tikai nodarbinātības tāda forma, bet arī tāda psiholoģiska struktūra. Mēs caur to veidojam kaut kādu savu vērtību, piederību kaut kam. Un man liekas ļoti svarīgi šo te izrunāt, kurā brīdī, kā es minēju, kurā brīdī tā identitāte pārāk saplūst ar darbu, un ka mēs vairs nevaram atšķirt, kas esmu es, ja es neesmu darbā, ja es nestrādāju. Kā tev šķiet šis jautājums aktuāls cilvēkiem un sabiedrībā ir novērojams? Es domāju, ka jā. Mūsdienās, es domāju, lieta, kas mazliet cilvēkiem tā kā bojā dzīvi, gribas teikt, vai mazliet tā kā Latvijas sakot sačakarē prātu, ir brīžiem par daudz, jāsaka, pieejamā informācija mazliet, negribas
novienādot ar vārdu sociālo tīklu, bet tā ideja, ka internets kā tāds un sociālo tīkli, kad liekas dzīve ir tā jau gan jautājumu pilnu, vajadzētu uz viņiem atbildēt, bet tad cilvēki ļoti bieži iestrēgs, tā teikt, tādas savā ziņā ideālās dzīves varbūt meklējumos, kaut kāds ideālais darbs, ideālā vieta, bet tas, kur, manuprāt, problēma rodas ar darbu, ir, ka tā kā ir šī entā informācija pieejama viskaut kur, un tā kā notikusi globalizācija, un ir daudz vietas, kur mēs varam strādāt attālināt, vai mēs varam aizbraukt uz jebkuru blakus valstu un kaut kur strādāt, pastāv risks, kas pēc būtības jau pastāvēja arī iepriekš, vienkārši šo iespēju bija mazāk, ka cilvēkam ir jau nesaistīti ar darbu kaut kādi neatrisināti iekšē konflikti, neatbildēti jautājumi par sevi, par ģimeni, par savu lomu, ikdienā pasaulē. Tāpēc, ja pastāstīsim vēsturiski, no vienas puses ir kā ierobežojoši, maz iespēju, ja? Bet no otras puses bija kaut kāda skaidrība. Te mēs varam stereotipizēt, aiziet tikpat tālu, kad, sieviešu vienīgā vieta apmēram bija, mājās ar bērniem. Vai mums pie tā vajadzētu atgriezties, droši vien, ka nē. Bet, ja, teiksim, paskatās uz to laiku, vismaz es argumentētu, tad, principā, sievietēm bija skaidrs, kas viņam ikdienā būtu jādara. Tāpat vīrietim. Es nesu mājās to mamutu, man tur ar bērniem nekāda sakara, man nav jābūt tētim, kurš māk arī ar bērniem emocionāli kontaktu veidot un uzklausīt sievas izjūtas un tā tālāk. Viss bija ļoti vienkāršoti. Atkal, mums pie tā nav jāatgriežas, bet man tā ideja par to, ka savā ziņā informācijas kaut kāds mazākums varbūt tik ļoti neradīja apjukumu cilvēkiem. Šobrīd mēs esam attīstījušies, mēs esam gājuši priekšu, sievietēm daudz vairāk iespēju, vīriešiem visādas citādākas iespējas, atbildības un sievietēm tāpat. Bet vienlaicīgi daudz vairāk jautājumu, uz kuriem bieži vien nav atbildes. Kā tad pareizi? Kā tad īsti? Kā tad sabalansēt? Tas jautājums, man liekas, kur biežāk man nākas novērot sievietēm, tāpēc, ka viņām, es teiktu, saistībā ar darbu tirgu ir lielāka izmaiņa nekā vīriešiem, kad bija rekušīs vēsturiski viena loma, mājas, bērni, pavārds un tā tālāk, un kas tur vēl baznīca laikam bija, ka tagad pēkšņi šī profesionāla identitāte. Un tad ir tas jautājums, teiksim, māja, ģimene, sieva, mamma un vēl profesija klāta. Un tas, ko es ļoti bieži redzu, kur sievietes tā kā izdeg, arī vīrieši savā veidā, ka viņas mēģina panākt visur perfektumu. Tas nav iespējams. Kāda no jomām cietīs. Bet tad, protams, ir sociālie tīkli, tik brīnišķīga vieta kā Instagrams, kas rada pilnīgi sakropļotu, falšu priekšstatu, ka tas ir iespējams. Ka tu vari būt perfektā māma, celties 4 no rīta, taisīt bērniem brokastis, izfēnot matus, aiziet uz darbu, perfekti saposusies, būt biznesa dāma, atnākt mājās un būt vēl emocionāli pieejam vīram un bērniem. Tas nav reāli. Tas vienkārši nav izdarāms. Ka man ļoti patīk viens Amerikas advokāts, kādreiz komentēt šo pašu jautājumu, teica, ka, ja jūs skatāties sociālos tīklos šos video, kurš šīs perfektās dāmas vai perfektie vīri, kas tur 6 no rīta ceļās un kaut ko dara, kurš jūsuprāt tās kameras tur uzliek? Ja? Daudz kā mēs šodien satikāmies un mēs šeit esam podkāstā, mēs teiktu, tas tā vienkārši notika. Mēs atnācām sekunde un hopā. Nē, te ir vesels darbs ieguldīts bijis, lai tu šo podkāstu izveidotu, lai, teiksim, būtu tev vieta, kur tu to dari, tēmu, ko tu sagatavo, tas prasa milzīgi resursus no tevis. Bet Instagramā tu varētu parādīt, tas man prasīja 5 minūtes, es vēl to paspēju, šito paspēju un to paspēju. Tu var radīt ļoti tādu falšu priekšstatu, kur, ja cilvēks skatās šos falšos priekšstatus un viņam plus mīnus ir skaidrs prioritātes, es būšu vairāk mājās ar bērniem. Nē, es vairāk iešu karjeras ceļu. Es kā sieviete vairāk darīšu to, es kā vīrietis vairāk darīšu to. Vai man ir kaut kādi iekšē pārdzīvojumi? Jā, bet es ar viņiem tieku galā. Lai tie dzīvo savu dzīvi, es dzīvošu savējo. Jā, es varu no tiem video vai kaut kādiem rakstiem kaut ko pamācīties, es varu kaut ko aizgūt, bišku, bet tāda mērenība saglabājās. Bet, ja cilvēks, teiksim, ieiet šajā, gribas teikt, lielajā dzīvē ar iekšēju nedrošību, neskaidrību, daudz bailēm, pilnīgu nepārliecību par sevi vai kaut kādu tādu iekšēju nepiepildītības vai iekšēju tukšumu izjūtu, kad man tagad
kaut kur jārealizējās, un es tagad būšu gana labs, es būšu gana vērtīgs tagad. Atkal, nemazums darba vietu to piedāvā. To iegūt šo sajūtu, vai vismaz radīt ilūziju par šo sajūtu, ja mēs runājam vairāk par korporatīvu vidi. Nobeidzot, ka cilvēki, kuri ieies šajā lielajā dzīvē un vēl pa virsmu tiem visiem video un milzīgai informācijas gūzmai, ar jau neatbildētiem tādiem sākuma dzīves jautājumiem par sevi, savām izjūtām, saviem mērķiem, savu virzību, savu vietu pasaulē, kaut cik, vismaz kaut kādu bāzisku skaidrību, pat ja ir kaut kas neatbildēts, tad ļoti vilinoši ir nonākt kaut kādā darba vietā un, pieņemsim, viņā tik ļoti iesakņoties un nagiem ieķerties, kur tu pat gūsti to piepildījumu sajūtu, to jēgu, to atbalstu, to apbrīnu no citiem, to gandarījumu, ka viss pārējais šķiet otršķirīgs. Un nekur citur tu vai nu pat nemēģini, vai bišķu mēģini ir vilšanās, un tu nevari dabūt to sajūtu vairāk. Un tu ierocies tajā darbā vēl vairāk. Vai otrs, ko mēs runājām aizkadrā, galējība, ka viens ir tātad šie, kas itīgi ieraksies un varbūt attīstīsies izteikts darbaholisms, vai viņi tur visu laiku degs ārā. Vai otrs variants ir, ka tu tā kā uzliec visu to gaidu uz to darbu, tu ej uz viņu un nav. Nav tā piepildījuma, nav tās laimes, bet visi teica, būs. Ej tur cīnies un baigi laimīgs būs, un tev nesanāk. Tu sāc vienā brīdī domāt, es esmu laikam tas loks, kuram nesanāk. Sāks tādi milzīgi pašpārmetumi, vai tu sāc domāt, labi, šī nav īstā darba vieta, atrīšu citu, tur būs tā laime. Tas tāpat kā meklēt, ideāla valsti, kur dzīvot, vai ideālās attiecības, kur viss būs perfekti. Darbs neko neatšķirās šī gadījumā. Un tur jau viss vēl savijās kopā tas, ko tu ievadā teici par to, ka tā jau nav tikai profesionāla identitāte, kur ir daļa no manas dzīves, kuras realizējos. Tas ir arī finanšu resurss, tā ir arī vieta, kuras emocionāli iespējams gūstu kaut kādu gandarījumu, prieku, piepildījumu kaut kādu. Tur ir draugi, kolēģi, atbalsts kaut kāds, tur ir sajūta par sabiedrības labumu iespējams kaut kādu, izaugsmi dzīvē. Līdz ar to tur ir ļaudu šie dažādi aspekti. Un ja uz vienu vietu viss balstās, tad viņai tāda savdabīga vērtība kļūst. Kad numur viens milzonīgas bailes, ja viņa pazūd, un tad cilvēki ir panikā, kad šī darba vieta pazudīs, ja tās visas solis vienā groziņā ir ieliktas. Ja? Vai otrs, ka otra galējība, kur viņi mētājās no viena darba uz otru, kad ir tāda sava veida perfekto meklēšana, bet tu tā īsti nekur nenobāzējies. Tu tā kā visu laiku mētājies pa dzīvi. Gadi iet, protams, jau gadi aiziet tālāk, varbūt iepriekšēji jautājumi, ko es teicu, vēl mazāk tiek risināti. Par ģimeni, par draudzībām, par veselību. Jā. Paldies tev. Tu tik daudz foršas lietas tur iekļāvi, par kurām es gribu vēl mazdrusciņi atsevišķi parunāt. Jā, par darbaholismu arī parunāsim. Man liekas, tas ļoti labi iedarās. Tas, ko es sadzirdēju, un tu teici, darbs viņš kļūst arī par aizvietotāju kaut kam citam, citām dzīves kaut kādām jomām, ko tu saki, un tad jau arī tas balans pazūd, jo skaidrs, ka darbs ir viena no tām dzīves jomām. Man liekas, tā problēma sāks tad, ja viņa ir nevis tikai savā vietā, darbs nav tikai savā vietā, bet viņš ir aizvietotājs vēl kaut kam citam. Un tā kā tu saki, tā vērtība paliek neproporcionāli liela, un ja tur kaut kas aiziet greizi, tad arī tā krīze ir neproporcionāli liela, jo krīze ir nevis tikai vienā jomā, un vēl tev ir pārējās, bet viņai tik liela vērtība, ka viņa arī aizņem milzīgu to sadaļu. Un tad ir tas, ko tu saki, jā, ka cilvēkiem ir lielas bailes, liela trauma, ļoti, ļoti smaga tas pārdzīvojums, milzīgs, ka nezinu, ko iesākt. Tur jau vēl viena lieta, kas var būt, ka cilvēkiem ļoti bieži, mēs jau te runājam, ja es pareizi nolasīju to, ko tu teici, ka kaut kāda veida apzinātība bišķu cilvēkam parādās. Bet ļoti bieži var būt tas, ko mēs šobrīd runājam par tādu kā sevis jēgas un piepildījumu citam jautājumam atrašanu darbā, cilvēks nemaz var nejust. Viņš jūt, ka viņš jūtas labāk, bet viņš nesaprot, kāpēc. Šeit superīgi piemēru
Mina autors Gabors Mate, kurš ir daudz strādājis ar atkarībām un mentālo veselību, un viņš pats ir ārsts. Un viņš saka, ka viņam ir ļoti drastiska bērnības pieredze, kur viņš tur otrā pasaules kara laiks, kur viņš ir atņemts mammai, tur ir daudz zaudējumu bijuši, un ka viņš atcerās šādu iekšēju tukšumu izjūtu un tādu vajadzību būt novērtētam, bet vēl vairāk, ka tu esi vajadzīgs kādam. Un viņš nonāk Amerikā, viņš izmācās medicīnu. Un tā bija ļoti bīstama kombinācija. Un es tajā brīdī, kad to mācījos, es to nesapratu. Vienīgais, ko es ieguvu, kad pēkšņi tu esi vajadzīgs tiem pacientiem. Kad tu esi un tas tik ļoti savijās kopā ar tavu iekšējo vajadzību, jo kā ārsts ir vajadzīgs pacientiem, tīri profesijas ietvaros, ja? Bet tas tik ļoti saplūst ar manu vajadzību būt kādam svarīgam, ka viņš visu savu lieldaļu jaunības dzīves velta, kur viņš pats atskatoties uz savu dzīves saka, ka viņš ļoti maz bija mājās. Viņš ļoti maz bija ar saviem bērniem, tāpēc, ka tur tā sajūta nav salīdzināma. Tāpat bērniem tu vienmēr būsi ļoti vajadzīgs, bet ja salīdzina vienu bērnu, kurš tēti, man tev vajag, un tur pretī 100 pacienti, tas ir tā kā salīdzināt kaut kādu foršu pieredzi narkotikām. Narkotikas vienmēr būs spēcīgāks, tāpēc viņas tik ļoti citīs par receptoriem, ka dabiska pieredze nevar konkurēt ar to. Un te ir tas pats, kad tas notiek fonā, bet, ja cilvēks vienkārši jūt, un viņš pie sev, ko mēs varam teikt no psihoterapeita skatu punkta, viņš vienā brīdī sāk racionalizēt sev. Ko nozīmē racionalizēt? Tas nozīmē, ka tu atrodi kaut kādu skaidrojumu savām izvēlēm, savai rīcībai vai uzvedībai, kas rada vismazāk trauksmi tev. Un, attiecīgi, tu vienā brīdī sāc skaidrot, ka nē, es mājās nevis esmu tāpēc, ka es tur negūstu piepildījumu, bet es esmu vajadzīgs pacientiem. Kad ikā nav jau melots, viņš ir vajadzīgs pacientiem, bet kāpēc viņš sestdien svētdien tur brauc? Tāpēc, kad viņam ir šī sajūta, ko viņš gūst tajā slimnīcā, kas viņam ir ļoti svarīga šī gadījumā. To mēs varam attiecināt uz jebkuru citu profesiju. Citu specialitātu un profesiju. Varbūt ne tik tiešā veidā ar palīdzību, bet tas pats varbūt, ka cilvēkam varbūt līdzīga sajūta kaut kādā komandā strādājot, ka reku, viņi uz mani paļaujās, komanda uz mani skatās, reku, viņi gaida no manis kaut kādu tur, atbildību, ka es par viņiem parūpēšos, kad es zināšu, ko darīt, un es nevaru, viņus pievilt. Ja? Un atkal tas var sākt pludināt tās līnijas mazliet. No vienas puses, tur team līdam būtu tā kā jāuzņemās kaut kāda atbildība, bet jautājums vai 100% gadījumu. Jā. Bet tomēr ir kaut kāda atbildība tiem pašiem darbiniekiem. Ja to nejūt, atkal, tu sāksi, tas ir tas, ko mēs Covidā ļoti jauki novērojām. Manuprāt, tas bija perfekts brīdis, kad mēs sākām ievērot, ka cilvēki nejūt robežu starp darbu un mājām. Tajā brīdī, kad, ko es entās lekcijas Covid laikā lasīju, tajā brīdī, kad zuda ārējais faktors, kurš to nosaka. Un tas mans piemērs bija par to, kad, ja tev bija jāaizbrauc uz banku 9:00 un 5:00 jābrauc mājās. Kāpēc es saku banka? Tāpēc, ka viņiem ir savi datori drošības principiem, un viņas nevar ņemt uz mājām. Ja? Bet tad pēkšņi Covidā bankā jāturpina funkcionēt. Varēja ņemt uz mājām. Varēja ņemt uz mājām, vai atrada veidu, kā tomēr uz mājām. Un šobrīd tas vairs nebija. 9:00 aizgāja, 5:00 prom. Labi, kāds pārstrādāja tur ilgāk kaut kādu overtime. Ja? Bet tad tas arī redz tevi ofisā. Mājās. Tagad tas ir uz taviem pleciem. Vai tu spēj pateikt, nē, pagad, darbs ir līdz 5:00, ok, reku papildus darbiņš, es beigšu 5:30. Ja? Un tad bija entie stāsti, kur atbild uz ēpastiem, priekšnieks man tur raksta, klients raksta, es tur 9:00 vakarā ceļu telefonu, viņi to jau sen ir darījuši mēnešiem, un tagad viņiem pajautā, kāpēc tu mīļais cilvēki to dari? Viņi tā, kā var nedarīt? Es ticu, ka mūs klausās un domā, par ko mēs runājam. Ir atkal otra, kas vispār nestrādā un kur vēl mājās. Bet mēs šodien ne par tiem. Vienkārši es tā domāju, ka noteikti ir tā daļa, kur atkal domā, ka neviens nestrādā no mājām, viņi tur neko nedara. Nē, mēs varam arī pēc būtības runāt, kas strādā no mājām un neko nedara. Bet tur pēc būtības es teikšu, jau ir tā pati racionalizācija. Pēc būtības tikai citādāka rakstura. Tur, cilvēkam, lai viņš godīgi atzītu, ka patiesībā šis darbs man neinteresē, vai man kaut kas dzīvē būtu jāmaina, viņš ir izsmēlis savu, vai es neesmu gana kompetents un es negribu sev to atzīt, bet vienlaicīgi arī mācīties negribu, jo tad man jāpasaka, ka es kaut ko arī nemāku. Es nevēlos. Tāpēc vienkāršāk ir
novilkt deadline'us, neatbildēja kaut ko un teikt, man nebija laika, es pārstrādājos, bija šitas. Kas nav jāuztver, protams, vispārīgi, kad viss, kas to dara, apmēram negrib savā darba vietā būt. Varbūt tur ir pilnīgi citi jautājumi, kas to aktualizē. Bet te ir tieši tas pats, kad mēs līdz galam, tas ir mans novērojums vairākiem pacientiem bijis, kad tu līdz galam varbūt neapzinies, un ja daļu apzinies, neesi atklāts pret sevi, ko tas darbs tev dod vai atņem, ko viņš patiesībā tev nozīmē, un kuru no punktiem, ko mēs iepriekš minējām, viņš aizpilda. Vai tas ir aicinājums, vai tas ir piepildījums, vai tā ir tikai nauda, vai tas ir kolektīvs, kas tev tur patīk. Ja visi sakombinējās, baigi forši. Ja? Bet es uzskatu, ka tas, kur arī sociālā tīkla šobrīd mazliet ir uzveidojuši to profilu, kad visam jābūt perfekti no šiem punktiem. Bet tikpat labi, kāpēc nevar būt vienkārši darbs, kur daļa dēļ naudas? Kāpēc ne? It īpaši, ka tu pieņemsim sāc tikko strādāt. Tev ir, 18 gadi vai 16, kad apmēram kaut kāds mazos darbiņus var darīt. To baigam aicinājumam jābūt? Nē. Tu vari iet vienkārši strādāt, pieņemsim restorānā, mazgāt šķīvjus, nest tur, paplātes kaut kādas, mazgāt grīdas, vēl kaut ko. Tas ir vienkārši nopelnīt naudu. Tajā periodā, jā, bet pēc tam cilvēki jau grib kaut kādu jēgu. Nē, jā, bet man ideja šeit ir par to, ka es šobrīd dzirdu, ka tas arvien agrāk sāk parādīties, ka cilvēkiem 16, 18 gados ir jābūt jēgai darbā. Liekas, kāda tev jēga 18 gados? Es atceros sev 18 gados, kāda jēga, lielākā jēga bija pabeigt skolu vienkārši. Jā. Bet tagad ir, un tas ir starp citu aspekts darbaholismam, ka mēs redzam no vienas puses ar sabiedrības attīstību kā tādu, ka tikā jaunieši ātrāk pieaug, ka, teiksim, daudz agrāk ir kaut kādas izpausmes, tur par attiecībām, par vēl visu kaut ko citu. Šeit mēs redzam līdzīgi. Kad, ja es pastot pirms gadiem 5, 10, es neatceros, ka būtu 19, 20 gadīgi jaunieši bijuši pārdzīvojumā, ka viņi nav dzīvē realizējušies. Es neatceros, ka es kaut ko tādu būtu dzirdējis. Šobrīd tā ir norma. Mēs šobrīd dzirdam 20-gadīgus jauniešus, kuri apmēram saka, kas man vispār dzīvē ir, ne man karjera, vēl kaut kas. Tu tikko sāki strādāt, kāda karjera. Un savā ziņā mēs kā reiz ar Čomu brīvdienās tiekoties runājām par to, ka pat jaunieši, kuriem, teiksim, ir 28 gadi, 27, teiksim, kā reiz tur Čoms stāstīja pieredzi, kur, teiksim, viņa Čoms aprecējies, sieva tur forša lēnā garā, tur paņēmuši īres dzīvoklīti, tur kaut kādu jaunu sev iekārtojušies forši, savu dzīvu veido. Un tas čalis pārdzīvo, ka reku es neko dzīvē neesmu sasniedzis. Tev ir 27, tu izveidoji ģimeni tikko forši. Tu esi ceļa sākumā nonākt pēc 10 gadiem, var būt, ka tu būsi iestrādājies darba vietā, būs kaut kāds iekrājums, varbūt tu būsi nopircis kaut ko sev jau mazlietiņu, bet atkal tas sociālais tīkla apmēram ir pasties side hustles, ja? Reku stockbrokeris, bam, 25-3 miljoni. Precīzi, jā. Nē. Dažiem, jā, ir šie veiksmes stāsti, forši, ka tev izdevās, bet šie veiksmes stāsti tiek it kā padarīti par normu, par viduvējību, par normu, ka tas būs visiem. Nē, nebūs. Šis ir ļoti svarīgi, jā. Es tev piekrītu tajā, ka arvien ātrāk cilvēkiem ir, arvien jaunākiem cilvēkiem ir tas spiediens, ātrāk kaut kas ir jāsasniedz, ka nav laika. Un tā es tieši aizdomājos, par to sabiedrības, darba holisma kultūru, vai ka mēs to identitāti definējam caur karjeru. Mēs viņu definējam caur darba tām vērtībām. Īstenībā, latviešiem ir vispār tā darba kultūra tāda diezgan godājama, ka strādāt cītīgi, strādāt kārtīgi, tas ir gods un tā tālāk. Un tad arī caur tiem ģimenes scenārijiem, ka citreiz jau bērnībā tu saņem to vēstījumu, ka tev ir sevi jāpierāda caur labām atzīmēm, caur panākumiem, caur pulciņiem, caur uzstāšanām deju pasākumos. Respektīvi, vai tas nav tas, ka mums jau ieliek to sabiedrību un ģimeni, jau ieliek to identitātes saplūšanu ar kaut kādu darbu, vai karjeru, vai jebkāda veida sevis pašrealizāciju?
Tev ir liela daļa taisnības. Vienīgais, ko es varētu šeit papildināt, ka tas ir ne tikai attiecībā pret bērniem, bet arī uz pašiem vecākiem. Ko es parasti saku lekcijās par to, ka viena lieta ir, ko vecāki saka bērnam, ka, teiksim, te tev būtu labai atzīmē, tev jāizdara šī, tas jādara tās. Bērni nav stulbi. Viņi redz, ko tas vecāks dara. Jā, tas tāpat kā bērnam mācīja kaut kāds veselīgs paradumus un, nezinu, pašam stāvēt ar cigaretes zobos un teikt, kāpēc tu smēķē. Liekas, halo. Jā, tas pats jau ir par darbu. Kad vēsturiski tev ir pilnīgi taisnība par to, ka, teiksim, ir šī darba tikums un darba kultūra, bet netiek parādīta tā otra puse, ka, teiksim, mēs nevis varam, bet mums vajag strādāt smagi, jo tam ir iemesls kaut kāds. Ja pastāst vēsturiski, teiksim, kaut kādā, teiksim, lauksaimniecībā strādāt, tas ir izdzīvošanas jautājums. Tas ir svarīgi to darīt. Un tad, kad mēs to esam izdarījuši, tad mums ir atpūta. Ja, teiksim, pastāst vecās filmas, tur strādā laukus, nezinu, tur pļauj un tad ir tusiņš vēlāk. Tad ir zaļumballe kaut kas, un tātad šeit mēs atpūšamies. Jā. Ir darbs un ir atpūta, un tās ir divas nesaistītas lietas vispār. Un viņas koeksistē. Bet, ja mēs mazliet sākam to sagrozīt tā, kad apmēram tikai tad, ja tu labi pastrādā, ir tusiņš kaut kāds. Jā, protams, ir kaut kādi jautājumi dzīvē, kur bērnam ir jāiemāc to, kad ir kaut kādas atbildības, un kādā brīdī tu vari arī kaut ko nesaņemt, jo lai nebūtu tas, kas šobrīd ir apmēram, ka tu vari pusslodzīt pastrādātāji 0,25 un visi sapratīs un pieņems un maksās pilnu algu. Nē, draudziņi, tā tas nesanāk. Tas savā ziņā veidojies ir no tā, ka mēs visi esam uzvarētāji. Visi forši, un tur tā pretruna. No vienas puses mēs prasām liels atzīmes no bērniem, vienlaicīgi vietas nedosim, būsim pieņemoši pret visiem, visi ir ģēniji. Nē, nav. Piedodiet, kāds ir gudrāks, kāds nav tik gudrs, kāds ir sportiskāks, kāds nav. Un attiecīgi jautājums, ko no šī visa mēs esam redzējuši vecākos? Vai viņi paši atpūtās? Kā tad viņi strādāja? Ja, teiksim, es redzēju visu laiku, kad viņi kā darba zirgi no rīta aizgāja uz darbu, atnāca mājās, jautājums, kā bērns to interpretēs? Būs bērns, kurš interpretēs, ka šī ir vērtība, jo tētis, mamma tā darīja un uzturēja mūs, un es darīšu tāpat. Tā ir dzīves vērtība. Tas būs, ko viens bērns paņems. Cits bērns paņems, ka nemūžam. Es redzēju, kā viņi vergo. Viņam tā darba vieta neko nemaksāja, tētis bija pārgurs, viņš ar mammu visu laiku strīdējās, mamma bija vienkārši bez spēka. Kāpēc man tā dzīvot? Priekš kam? Es gribu daudz vienkāršāku dzīvi, es gribu aiziet uz pāris stundām nedēļā un viss forši. Un atkal atgriežamies pēc savas tīkliem, kas tev pēc būtības parāda, var. Jā, ka tā var. Aiziet uz 4 stundām nedēļā un pelni miljonus. Jā. Visi tie muļķi, kas tur sēž un visu dienu strādā. Jā. Un tad līdz ar to savā ziņā mēs tā ļoti polarizējam. Jā, es tieši gribēju teikt, mēs vispār mētājamies visu laiku galējībās un meklējamies kaut kur kā tad ir īsti vislabāk. Vai nu tad ir darba tikums, kur līdz vēlai naktī strādā, vai nu tagad, kad vispār varētu arī vispār nestrādāt un vienkārši braukāt pa pasauli un filmēt un ar to arī pelnīt naudu. Un tā grūtība jau pēc būtības ir tajā, ka vēl viena lieta, liekot malā mazliet sociālos tīklus, bet tīra to caur to, kā pasauli, cik viņi strauji attīstās, objektīvi ir vairāk iespēju vispār realizēties kaut kur doties, kaut ko darīt. Un līdz ar to grūti jau arī, es domāju, arī kaut kur vecākai paaudzē ir pieņemt to, ka tās iespējas jaunākajiem ir vairāk. Tur bija tāds skaudības elements. Man tur bija tikai viena iespēja, varbūt man pat nebija iespēja iet universitātē. Ja mēs paskatāmies vecvecāku laiku, kur ir šie vecie stāsti, kur tēvs vai māte, apmēram ir bijuši kaut kādi, lauksaimnieki vai sūdvedēji apmēram un sapelnīt tikai naudu, lai tie bērni tiek skolā, universitātē, lai viņi dabūtu izglītību. Tad šobrīd tas tā vairs nav. Nav tā, ka tikai elite tiek studēt vai tiek mācīties. Šī lieta ir mainījusies. Bet vienlaicīgi atkal tā polarizācija jau veidojas ar to, ka apmēram ir šīs vecās pārliecības, kas tikai strādāt un apmēram, ja tu tur aiz nagiem nav melns, tu neko nedari. Tu kaut kāds planā galdiņu urbēsies, bet apmēram, ja pastās IT jomā strādājošos vai finansistus, vai teiksim tie paši kaut vai juristi, advokāti, viņiem nav melns aiz nagiem, bet tie ir ļoti gudri, spējīgi cilvēki, kas spēj darīt labu darbu un sevi nodrošināt dzīvē. Ja salīdzina ar senākiem laikiem, tur tā kā klašo šī pārliecība. Un vienlaicīgi otra puse, kad ir šīs ļoti daudzās iespējas, bet
un tur tā pretruna sanāk. Ja tu strādā, teiksim, šo pēdiņās planā galdiņu urbēju darbu, ja, tad jautājums, kāpēc tu nonāc visu laiku situācijā, kur tu de facto strādā un nopelni ļoti labi, bet tu visu laiku izdedz? Kā tas ir iespējams? Tātad tev pēc būtības tev tehniski nevajadzētu pārstrādāties. Ja tu sabalansētu to, cik tu strādā, tu saprastu, ka šis darbs bišķi man tā kā izmanto, ja, vai te es varbūt bišķi pāršauju pār strīpu, te es sāku sevi realizēt, te mēs atgriežamies pie tā, ka tu nejūti to robežu. Kur ir manis paša emocionālā realizācija, kur tas ir reāli darbs, un cilvēki nespēja novērtēt to realitāti. Viena, teiksim, vecāka paudze, kur ir nodevusi kaut kādas vērtības, nespēja novērtēt to, ka var strādāt bišku mazāk, var dzīvot bišku vieglāk, un vienlaicīgi jaunā paudze, kas apmēram rukā strādā un, haslo visu laiku, mistiskā kārtā ar šīm pašām pārliecībām. It kā cita paudze, viņiem vajadzētu būt pēdiņās gudrākiem. Kad ikā man vairs nav no rīta līdz vakaram jāiet 4 no rīta govs slaukt. Bet kāpēc es to daru? Es ceļos 6 no rīta, eju 8 uz darbu un 9 vakarā es mājās. Tas ir tas, ko mēs runājām. Te ir tā sabiedrības un sociālo tīklu fenomens, kas mūs ir veicina to riteni visu. Un viena lieta, ko tu vēl pieminēji iepriekš par to perfekcionismu, ka mēs gribam izdarīt perfekti visu. No pētījumiem redzu, ka perfekcionisms ir īpaši izcelts, jo viņš ir darbaholismam ļoti pat pamatā. Tie cilvēki, kas uzskata, nekad nav pietiekami labi, vienmēr var labāk. Un tad tas cilvēks gan strādā par daudz, gan viņam ir tiešām nespēja atpūsties un atslēgties. Un tad viņam ir visu laiku tāda nepietiekamības sajūta. Visu laiku liekas, ka vajag vēl. Viņu nesauc gadījumā par to obsesīvo motivāciju, ka tu nevari nestrādāt. Jo, ja tu nestrādā, tev liekas, ka kaut kas nav kārtībā. Kad tas aiziet šķērsām. Man patika perfekcionisms. Es kādreiz nākot šodien sarunu tevi pa ceļam braucu, domāju, aizmirst to komentāru, ko es vienreiz dzirdēju, bet tagad, kamēr runāju, atcerējos. Man patika tas salīdzinājums, ka tas vai nu bija kaut kāds Facebook posts vai kaut kādā rakstā, tas bija, kur perfekcionisms ir tā pati prokrastinācija, bet ļoti skaistā uzvalkā. Un man ļoti patīk šis salīdzinājums. Tā ideja tur bija par to, ka prokrastinācijas gadījumā mēs runāsim par to, ka vēl viens seriālu noskatīšos, bija šī rīles pastīšos, kaut ko, un it kā tu atliec lietas. Bet, ja paņem perfekcionismu, tur ir tieši tas pats. Es vēl iemācīšos šito lietu, tad es būšu gudrāks. Vēl vienu podcastu noklausīšos, vēl viens kursus apmeklēšu, vēl kaut ko. Tu it kā dari lietas, lai būtu perfektāks, bet pēc būtības tu kaut ko atliec. Taisnība jau ir. Kaut ko citu, bet to cilvēki neredz, lai gan tā apzinātā daļa viņiem ir, man šeit jādabū 10, man te jādabū 100 ir. Bet patiesībā, ejot uz to 100, tu nedod sev iespēju tam, kad varbūt neizdošanās, varbūt vilšanās, varbūt kaut kur citur vajag tavu uzmanību, kur tu patiesībā nemaz negribi viņu veltīt. Precīzi, un tas jau ir tas, ka darbs kļūst par to slazdu, identitātes slazdu. Tieši aiz tā, tu sevi vēl vairāk ieguldi darbā, jo vajag taču vēl vairāk, un kā tā es nedarīšu. Zinu, tu, kad iepriekš runāju, es atcerējos savukārt par to, es neatceros, kur es to lasīju, vai kur es to dzirdēju, bet bija pacelta tēma, ka īstenībā tādu gandarījumu vai sevī to tādu labsajūtu nekur citur nevar dabūt tik daudz kā darbā. Piemēram, ģimenē, tā kā uz tevi skatās citādāk, tev tur ir vēl citi pienākumi, tev kaut ko negribās darīt. Darbā tev saka, piemēram, paldies, tev ir viegli iegūt to pašrealizāciju, tev kaut kas sanāk, tu izdari, tu sasniedz, tev tur prēmija, kaut kādi darba kolektīvi, teambuildingi, un tur viss tā notiek, tur viss tā dzīve kūsā, mājās tas tā kā grūtāk. Tev visiem jāsadala uzmanība, par visiem jāparūpējas, kaut kas ir jādara, jāpiepilda kaut kādu ģimenes locekļu vai bērnu, tur vajadzības un vēlmes, un tu nedabū tik viegli to apmierinātību pretī. Kā tev šķiet? Man tas laikam instinkts, laikam šoreiz gan tev tikai es nepiekritīšu. Ļoti labi. Tas nav mans, es to nesen dzirdēju. Es nepiekritīšu tādā veidā, kad es varu piekrist līdz tam, ka šādi cilvēks var justies. Bet tas, kur es laikam piebilde teiktu, ir
kad ir iemesls, kāpēc tā ir. Nevis, kad darbs, nevis tā objektivitāte būtu tāda, ka darbs ir tas, kurš dod šo lietu un pārējās nedod. Bet tā zvaigznīte man šķiet būtu šim konkrētajam cilvēkam. Laikam tā arī tas bija domāts. Ir iemesls, kam dēļ pieņemsim tā sieviete, kura ļoti ātri pēc, tas ir standarts visām pacientēm man bijis, kuras ir, teiksim, bijušas dekrētā, un viņas nevar nosēdēt to 1,5 gadu mājās, jāskrien uz darbu. Viņa neprot būt mājās. Viņa nezina, kā. Viņai ir sajūta visbiežāk, ja tā dziļumā ieiet, kad kas es vispār esmu, kāda no manis ir jēga. Kāda jēga no tā, kas ar bērnu sēž un pavad laiku. Nekas praktiski netiek darīts, kur ir, mans piepildījums kaut kāds. Un viņa nespēja to atrast sevī. Tas pats, pieņemsim, vīrietim var būt, ka ja viņa vienīgais piepildījums mājās ir, kad viņš atnes to mamutu, un viņam liekas, ka ko gan es citu sievai varu dot, ja ne naudu, vai, teiksim, nodrošināt viņai rekuturu mitekli, mašīnu, vēl kaut kas, un bērniem nodrošināt visas iespējas viņiem dzīvē, tad viņam to darbs iedod. Nevis kaut kas cits, nevis, hei, ar mani arī forši var, teiksim, pavadīt laiku, mēs varam kaut kur izbraukt, mēs varam parunāt, mēs varam uzspēlēt spēles ar bērniem, mēs varam vienkārši, pākstīties, un arī no tā ir jēga. Bet ja man ir sajūta, ka šeit nav nekāda jēga no tā, tad dabiski es lekšu vēl vairāk tajā darba jautājumā. Un tad nonākšu pats tādā kā slazdā. Jā. Biežāk nākas dzirdēt to no vīriešiem, kuri pieņemsim tīpaši, kad bērns ir maziņš, neredz kāda jēga no manis. Tur ir, ko es saku, viengadnieki var darīt. Lai gan pēc būtības šobrīd man pieredze rāda ļoti daudz ko. Ja, bet viņi darīs to, ka, kas man šķiet, ko es varu pienest. Tātad tas ir kaut kāda šī nauda, iespējas un vēl kaut kas, bet nepavadu to laiku ar bērnu vai sievu. Un tad, kad tas bērns visbieži sasniedz 2, 3, 4 gadu vecumu, ir tīpaši tie puikas, tad pēkšņi tēvam būs tāds, ka mēs kaut ko varam darīt, tad mēs varam bumbu spēlēt. Tad tiem bērniem ir tāds, kas tu vispār tāds esi? Kas ir normāls jautājums? Skumji, jā. Tas pats pieņemsim arī, un tur viņš pats nonāk sajūtā, tas paradoks ir, tajā brīdī, kad tas bērns viņam to pasaka, ne tiešā veidā, bet tā kā izvairās no tā tēta vai netuvojās viņam, viņš burtiski saskarās ar to sajūtu, no kur viņš muka tos 4 gadus atpakaļ. Es neesmu vajadzīgs. Tu pats šito radīji. Un tas pats pēc būtības arī sievietēm, kuras ļoti ātri it kā jūtās, kad es tur, nezinu, ko es tam bērnam došu, kas es vispār par māmu tā tālāk, ko darbā es esmu baigā dāma. Ja? Un tad pēkšņi tas bērns dabiski, meklē kādu, pie kura pieķerties. Viņš, teiksim, pieķerās, pie omes, pie kādas auklītes, un tad tā mamma ierauga, ka bāca to auklīti baigā tuvību ir. Tad es esmu slikta māte. Nē, ne jau tas, ka viņš pieķerās pie auklītes, ir tas, ka tu esi slikta māte, bet tas, ka tu pati neapzināti radīji apstākļus, kur tevis nebija, kur tam bērnam pieķerties. Tad viņam palika bez neviena, un tad viņš pieķersies kādam citam. Man liekas, ka tu tagad smuki izstāstīji tieši to, ko es dzirdēju tajā domā, ka cilvēks ir atradis darbā vieglāk viņam atrast to novērtējumu vai jēgas vai piepildījumu sajūtu, ka viņš nemāk viņu atrast citur. Un viņam tad liekas, ka darbs ir tas, kurš to sniedz, un tas to sniega bumbu ieveļ vēl vairāk. Tad man liekas, tad darbā tomēr es esmu vairāk svarīga un jēgpilna un mani novērtē mājās. Man liekas, ka nē. Un es vēl vairāk turpinu to visu. Vēl vairāk strādāju, vēl vairāk tērēju tam laiku. Un tas tā kā ir tas ritens. Un to sniega bumbu uztais vēl lielāk, kad ir iespējams tā, sauksim to par palaidēju mehānismu, kaut kas mājās noticis ir un tagad es eju tajā darbā. Un tad tu atgriezies mājās no tā darba, un saskaries vēl intensīvāk to sajūtu, ka tas bērns varbūt tevi neņem vērā vai kaut kur bišķi tā kā atraida, un tu vēl ir intensīvāk to sajūtu saskaries, no kurš tu tikko muki. Un tad tā sniega bumba aiziet vēl tālāk, ka tu sāc vēl vairāk tajā darbā ierakties. Jo tu atnāc mājās, bāc to atkal sabīsties no tā, ko tu tur redzi, man te apakaļ uz darbu jāaiziet. Precīzi. Vēl viena lieta, ko es gribēju parunāt, ir par tādu, mēs jau runājam te par to darba tikumu, un tāpēc, ka man liekas, ka mums tas ir sabiedrībā diezgan spēcīgs, ir tāda darba mīlestības glorifikācija. Cik labi ir, ka tu mīli savu darbu.
Un ir tā vīzija, vajag atrast savu sapņu darbu. Mēs mazdrusciņi arī aizkadrā runājām, vai ne? Es kaut kādā lielā mērā atbalstu, kā karjeras konsultants, man ir svarīgi, ka cilvēki realizē savas stiprās puses un dara to darbu, kas viņiem sagādā gandarījumu un dod to piepildījumu. Bet te ir tā viena robeža, lai tā nav tā darba mīlestības glorifikācija un kaut kāda ideālā sapņu darba meklēšana, vai nu tā ir bezgalīga meklēšana un skraidīšana pa vairākiem darbiem, vai arī tad es vienā darbā tur ieguldos uz visiem 200% un neredzu to robežu. Un es vienkārši gribēju parunāt par to kaislību, aizrautību ar to, ko tu dari. Kurā brīdī tā ir jau paliek neveselīgi. Cik tālu ir ka tas ir veselīgi un forši, un kur ir pa daudz, kur sākas tas darbaholisms vai tāda obsesīvā, tā kompulsīvā vēlme strādāt, tu nevari nestrādāt. Man grūti būs pateikt tādu konkrētu lineālu punktu, kur tad mēs esam pārkāpuši to robežu. Šeit tā nav man izvairīšanos no atbildes, bet savā ziņā katram cilvēkam tas ir mazliet kaut kur citur, kā es to domāju. Ja, teiksim, es kaut vai ņemu savu specialitāti un profesiju, tad man, teiksim, šobrīd tas ir mainījies pa gadiem, bet, pieņemsim, strādāt ar pacientiem, būt uz lekcijām, pieņemsim, būt uz podcastu, konkrētu apjomu nedēļā, ko es daru. Tas man dod piepildījumu, tas man dara prieku, tas man dod jēgu tam, ko es daru. Un es atceros laiku, kad es to darīju daudz vairāk. Un tas man izdedzināja, tāpēc, ka viennozīmīgi tajā laikā es tajā guvu vēl lielāku jēgu kaut kādu, jo bija, vilnis, uz kuru tu uzskrien un tad aiziet tagad. Bet, ja salīdzinu kaut vai to posmu, kur es esmu tagad, kur man liekas, atskatoties uz sevi pirms 3-4 gadiem, man liekas, ka es daru mazāk. Kas objektīvi tā arī ir, bet tajā laikā vienkārši es biju pilnīgi traks ar to, cik daudz es strādāju. Bet ja paņem mani tagad, kur es sabalansēti kaut cik strādāju, pret kādu citu kolēģi, viņam tāpat liksies, ka es mežonīgi daudz daru. Pret viņa kaut kādām vēlmēm un spējām viņš pieņemsim nostrādās ar saviem, pacientiem nedēļā, un viņam būs, man pietiek. Viņš varbūt paņems kaut kādu 1-2 pacientus vairāk, bet viņš jutīs, kad šis man dod gandarījumu, man nav vairs enerģijas ne lekcijām, ne podkāstiem, un es maz negribu to darīt. Fine, viss kārtībā. Tā problēma man šķiet to, ko tu jauki aprakstīji par to glorifikāciju, ir, ka mēs vienādojam visu. Kad visiem psihoterapeitiem vajadzētu iet uz podkāstiem, visiem vajadzētu vadīt lekcijas. Nē. Kāds, teiksim, mans kolēģis daudz labāk raksta rakstus, kāds, teiksim, sarakstīs grāmatu, kāds daudz vairāk klīniski strādā, kāds, pieņemsim, kaut kādus semināru kursus vada kolēģiem. Katrs dara savu lietu. Kāds vairāk, kāds mazāk. Un neviens no viņiem nav ne labāks, ne sliktāks. Bet ir šī glorifikācija tīpaši korporatīvā vidē, kur es esmu vadījis lekcijas, ka tur ir kaut kas tāds, ka ja tu haslo, tas ir malači. Ja? Un ja tu gribi apmēram nostrādāt savu laiku, godprātīgi un aiziet mājās, liekas, Precīzi. Kur tava motivācija? Tā mēs atgriežamies atkal pie tās sabiedrības, tā skaitā pašu darba devēju, šī te palaidēja mehānisma, vai ne? Ko pētījumi vēl ir izdalījuši pie tā, ka var just, ka tā robeža sāk būt pārkāpta, ir, ka tu sāc redzēt savu vērtību tikai caur darbu, ka tu jūties vainīgs, ja tu nestrādā, un tu nespēji nošķirt sevi kā cilvēku no sava profesionālā tēla. Šīs 3 tiek izdalītas kā tādas signāli, ka iespējams tā robeža tiek pārkāpta, un ka tu vairs jau nevari būt vienkārši darbinieks, un pēc tam arī kaut kas cits, nevis tikai savas profesijas pārstāvs vai uzņēmuma pārstāvs. Te jau varētu piebilst, tas ir foršs papildinājums, kā reiz, ka tas var kalpot kā tāds termometrs. Jā. Bišku. Bet te, protams, ir jautājums par to, vai tajā, ko es daru, vai manī pašā eksistē kaut kāda veida dūmu detektors vai termometrs. Bieži vien daudziem cilvēkiem viņa nav, vai viņš ir diezgan ietekmēts. Vai otrs ir cilvēkiem, kuriem viņos nav, bet liktos, tad vismaz ārējā pasaule reaģētu. Bieži vien nāk saskarties, man vairāk pacienti tādi bijuši, ko tā ārējā vide jau ir tas izmainītais dūmu detektors. Attiecīgi, ja teiksim, būs vīrietis ritīgi darbaholis, kurš visu laiku ir darbā,
Jā, gadīsies, protams, ka viņam mājās ir sieva, kas viņu visu laiku zāģē, nafigam, tu esi darbā, kāpēc tu ātrāk neesi mājās. Bet biežāk būs sieva, kura daļu no tās viņa identitātes pieņem. Ka viņš visu laiku strādā, jo viņai iespējams kaut kāds ieguvums no tā ir. Ja? Tāpat vīrietis atradīs kaut kādu sievieti, kura vai nu ir vairāk arī darbā, vai viņa visu laiku grib būt mājās, un viņam no tā būs kaut kāds ieguvums. Bet attiecīgi viņam katram no savas pozīcijas pārkāpjot jau to sarkano līniju, tas otrs arī nereaģē un neko nesaka. Jo viņam liekas, kā viņš strādā, tas taču tā, jā, reku, viņš mums nodrošina ģimeni, kā es teikšu kaut ko. Kaut gan tas sen jau ir pāri, un pieņemsim, sen jau ietekmē viņu attiecības ar bērniem, otra cilvēka veselību. Tu redzi, ka otram jau ir grūti. Un tu mēģini varbūt kādā brīdī kaut ko teikt, bet tu tā, kā es tā uzbāzīšu ar saviem komentāriem, gan jau viņš zina, kas viņam tur notiek. Un arī šeit, protams, ideāli variantā mēs runājam, ka katram cilvēkam būtu tas savs termometrs. Ka, teiksim, es sāku ievērot, man bišķi pasliktinās attiecības, kaut kas man ar bērniem īsti nav ok, pēdējā laikā es draugus vispār nesatieku. Kāpēc tā? Ka būtu kaut kāda tāda refleksija bišku. Bet ja šīs refleksijas nav, tad, protams, tu atkal ar lielu varbūtību meklē tikai atbildi tajā darbā. Kad tur vēl vairāk jāierokās ir, tur neiznāca viens projekts. Paņemšu vēl kaut ko. Nesanāca kaut kāds viens klients, jāpaņem vēl 2 pa virs, lai nokompensētu to sevi, ka man nesanāca. Te vēl baigi interesanti bija izdalīti tās domas, kas ir šiem cilvēkiem, kas ir gan darbaholiķi, gan tiešām ar tādu jau neveselīgu to ievirzi. Viņu tā pamatdoma ir, ka darbs traucē manai, ka ģimene traucē darbam. Kad ir tā sajūta, ka man tik forši strādāts, tik daudz varētu izdarīt. Tā ģimene man reāli traucē, man reāli jāvelt viņiem laiku, un vēl viņiem nav laika arī citām lomām ārpus darba. Es nezinu, hobijiem, vai viņš ir bērns saviem vecākiem, vai brālis, vai māsa. Respektīvi, tā, ka viņiem jau parādās tādas domas, ka viņiem tas triggerē, viņiem kaitina, jo viņi īstenībā visu savu laiku gribētu veltīt darbām, vienkārši mierīgi strādāt. Ka tā ir jau tā sarkanā lampiņa, vajadzētu viņai būt. Un atkal, savā ziņā tas, ka viņi apraksta jau šo neapmierinātību, tāpat kā pieņemsim iepriekš, kas teica, iespējams cilvēks jau ir ievērojis, kaut kas atos ir kaut ko tā sieva, tā dīgna, kaut kas tiem bērniem, kaut kur draugs san nav zvanījis, apmēram, un tu to noraksti. Tu tā kā pamani, kad deg tā lampiņa pie sienas, tu tāds, gan jau nekas tur. Šeit jau tas pats ir, ka tu jau pamani sevī ideju, kad tā ģimene traucē, un tev viņa nešķiet dīvaina. Kad tev viņa nerezonē kā kaut kas dīvains. Un tad mēs visticamāk varam meklēt kaut kādas saknes kaut kur agrāk bērnībā par to, ka tas savijās kopā mūsu iepriekšējo jautājumu par to, ka, vai ģimenē kaut kāds kopīgi pavadīts laiks, vai atpūta draugiem, vai ballītes, vai ceļojumi, vai kaut kas, vai tajā ir vērtība kaut kāda. Ja tam nav vērtība, un es to nekad neesmu redzējis, vai tas mājās vienmēr ir bijis nosodīts, vai nopelts, vai vienmēr, nezinu, kaut kā devalvēts, ka tas ir priekš no tiem salašņām, tas ir priekš tiem, tad tev jau iekšā veidojas kaut kāda aizlieguma pret to. Un tu jau pat sev, pat ja tev pat ir kaut kāda patīkama sajūta tajā ģimenē, tu jau līdz galam viņai neļaujies. Jo varbūt tev tas tā no rokas neiet. Tev kaut kā mazliet grūti, teiksim, pietuvoties tiem mājiniekiem kaut kādiem ir. Otrā grāvī, kā mēs runājam, iet ir tas pats cilvēks, kas mētājās pa tiem darbiem. Viņi nevar, teiksim, kaut kādā rutīnā iekļauties, uzņemties kaut kādu atbildību, uztvert kritiku, kura būs normāli kaut kādās darba vietās, saņemt kaut kādus komentārus, pieņemsim, es runāju vairāk par tādiem veselīgiem, es nerunāju, kur kaut kāds mobbings ir un vēl kaut kas. Jā, protams, jā. Bet tur ir tieši tas pats, un viņi daudz vairāk sevi izjūt, kā vienkārši pavadīja brīvi laiku, vienkārši atpūsties, jo tas ir kā baigā dzīve. Tā ir dzīves sastāvdaļa. Un es teiktu, tas grūtākais pēc būtības vienalga, kurā polārajā galā mēs ejam, ir, ja cilvēks iestrēgs tādās negrozāmās dogmatiskās pārliecībās. Tikai šādi var dzīvot, tikai šādi var piepildīt savu, teiksim, laiku. Es atceros, bija viena pacienta daudz gadus atpakaļ, kur strādā no 9 līdz 5, gan labi pelnu, viss kārtībā, un vienreiz viņa atnāk, un tur tas darbs tā kā bišķiņ kaitina, tā kā besīja kaut kas tur.
Un vienā no reizēm viņa atnāk un tā kā saka, viņai tur tādas pārdomas bijušas ar vizītēm, un viņa prasa, kas par pārdomām. Saka, ai nu, ko es tev teikšu, tev liksies tā stulba ideja, ko es vispār runāju. Tā apšaubu, ka es teikšu, tā stulba ideja, bet, skaties pat, es labprāt uzklausītu, ko tu saki. Un viņa beigās saņemās un saka, zini, kā es tev stāstīju, kas tur mēģināja tā kā programmēt, bišķi un vēl kaut ko, es vienkārši fantazēju, kā tas būtu iet prom, teiksim, no šī darba un pilnībā pāriet uz attālināto darbu, freelancā, dzīvot Havajās un programmēt no mājām. Un es tā vienkārši noklausos un tā, kur problēma? Un viņa pat tā kā šokā, ka es nesāku viņu tagad kaunināt, pārmest, teiktu, kas tas tāds ir, pieturies pie viena darbiņa, jo tas ir tas, ko mājās saka. Jā. Un atkal, tā ir bieži vien frāze, ko vecā paudze teiks, un viņi to saka ar iemeslu. Tad, kad viņi dzīvoja, tu nevarēji freelancā strādāt. Tu nevarēji mētāties, aizbraukt uz kaut kādu Dominikānas republiku, sēdēt, dzert mojito un programmēt. Tas vienkārši nebija iespējams. Šobrīd tā ir realitāte. Jautājums ir, vai tu esi gatavs, neobligāti, ka tev būtu jābaidās no tā, bet vai tu izvērtē riskus, pieņemsim, ka freelance darbā var neiet tik labi. Nav kaut kādu garantiju, nav stabilu ienākumu, daudz kas atkarīgs no tevis ir, bet ja tu to vēlies mēģināt, tāpēc lūdzu. Tāda iespēja pastāv, jā. Bet ja iekšē ir aizliegums, kad nē, tad mēs atkal redzēsim polārā gala divus variantus. Būs cilvēki, kas pieturēsies pie viena darba, mocīsies viņā un nemainīs viņu pat tajā pašā sfērā uz citu, jo liksies, kam tad es būšu vajadzīgs? Kur tad es vispār iešu? Protams, nevajag darīt stulbi, ja tev mājās ir kaut kāds atbildības, kaut kā sāja jolo pārvākšos uz Indiju un dzīvošu, ja? Un nevajag arī otrā galējībā, kad apmēram, kad, man jau šī ideja par darbu ir stulba. Noteikti kāds tev tā teica, ka šī ideja ir stulba. Jā, mums par šo tēmu vesela epizode ar Elīnu Blohiju par to, par darba maiņu un vispār tādu vidus pārēju. Tā kā, ja šī tēma interesē, tad epizode ar Elīnu Blohiju noteikti arī uzrunās. Un savukārt mūsu sarunas noslēgumā es gribēju vēl pieskarties tām ambīciju tēmai, tāpēc, ka man liekas, ka ar tām ambīcijām ir tā, kā jau vairākas reizes minēju, vai ne, to jēgu, mēs meklējam un gribam meklēt jēgu, lai darbs ir jēgpilns. It sevišķi jaunākām paudzēm tas ir aktuāli, kas man liekas arī ir skaisti. Un tad mēs meklējam to būtiskumu, vai ne, to jēgu. Bet tur savijās tā jēga tā kā ar tādu, ka es mēģinu atrast savu to piepildījumu, un tad, ja es atrodu savu piepildījumu, man tas aizrauj, tā kļūst par tādu kaislību, un tad es riktīgi strādāju. Un tur tā kā tāda ķēdīte, kas tā kā sniega bumba, tā kaislība var pārvērsties tajā, es nezinu, vai uzreiz Darmaholmsmā, bet ka tu visu sevi liec un velti tam darbam. Un to mēs saucam par to pārmērīgu aizraušanos ar darbu. Tā galējība jau vairs nav veselīga. Veselīgi ir kaut kur tur pirms tam apstāties, ka tu vari arī savu aizraušanos, vai tev ir arī citas aizraušanās, un tev ir citas lomas ārpus darba. Nevis visa tava kaislība aiziet uz darbu, un viss pārējais sāk traucēt. Uz šīs tēmas mazliet tādu kā sānceļu, ja es paņemtu, aiziet blakus virzienā. Kad tu teici to vārdu kaislība, bieži vien nāk dzirdēt, ka cilvēkiem saka, vai tāda aizrautība, kur tā kaisla tajā darbā un apmēram tur. Un tas mums reiz asociācija ir, ka cilvēki ļoti bieži to lieto attiecībā runāja par attiecībām. Un man likās tik fenomenāls piemērs, kā metaforu šim varam izmantot, ko es bieži vien jauniem kolēģiem saku, kur klausoties interviju ar šī, ja nemaldos, viņa psiholoģi Esteru Pereli, kura ļoti daudz runā par attiecībām un seksuālo dzīvi un tā tālāk. Un viņai bija ļoti jauks piemērs par to, ka cilvēkiem ļoti bieži intīmās attiecības kā tādas, pieņemsim, kaut kas viņās tur īsti neiet, tāpēc, ka vai viens vai abi divi gaida, ka vienmēr būs šis te,
ekstāzes, kaut kāds tur maģiskais seks, nezinu, kur tur tauriņi lido un fireworks notiek un tā tālāk. Un viņai bija ļoti foršs vārds, ka pēc būtības attiecībās ir vajadzīgs tā saucamais maintenance seks. Kad vienkārši, ka viņš ir, tur ir mazāka kaut kāda bauda, bet viņš tāpat uztur mums šo tuvību, interesi vienam par otru, un viņš ir nepieciešams. Un man tas piemērs likās tik foršs, kad šobrīd dzirdot jauniešu, kuri runā par darbu, viņi līdzīgi runā par darbu. Viņi tāpat runā par attiecībām, pat ne par seksuālo aspektu, par to, ka tam attiecībām jābūt tādam spridzeklīgām, konstanti, vai, teiksim, konstanta laime. To pat pēc būtības jau vairākas reizes tā pati dr. Sandra Vestermana, kas ir neirologs, ir uzsvērusi, neirobioloģiski nav iespējams konstants laimes stāvoklis. Tas nav iespējams bioloģiski vispār, bet mēs viņu meklējam. Ir vienkārši tādi pīķīši, kā bija dzejolī mazās laimītes dzīvē, nevis tikai viena liela laime. Un te tas pats, kad darbā ir tās maintenance dienas. Es pat teikšu lielākā daļa. Jā, starp citu. Lielākā daļa tā darba ir maintenance, kur tam nevajadzētu, tāpat kā seks, piemēram, tam nevajadzētu būt aizpretīguma, sāpīga, vēl kaut kas, kā diemžēl daudzās attiecībās arī notiek, vai tāpēc izvairās no tā, un tāpēc vispār nekas nenotiek. Tas pats arī darbā. Tam nevajadzētu iet konstanti katru dienu caur sāpēm, caur riebumu pret to darbu. Tā nevajadzētu to uztvert. Bet, ja tev, teiksim, vienkārši ir, mazliet garlaicīgāka diena, tā ir jābūt, mīļais cilvēks. Tāpat kā citos jautājumos, bet, ja tiek glorificēts šī te mīlestība, šī te ātrā peļņa, vēl kaut kas, un vienlaicīgi ir ātra peļņa, mūžīga mīlestība, vienmēr spridzeklīgs kolektīvs, tie ir nerealistiski standarti. Jā. Bet, ja tie ir tik dziļi iepautēti, ka liekas, kaut kur ir tu visu laiku meklē viņus. Jā, tad tu pat neļauj sev tajā darba vietā, tajās ikdienas, maintenance garlaicīgajās dienās nonākt. Man ir entās tādas dienas, teiksim, darbā ar pacientiem, kur nevis, kad man ir garlaicīgi ar viņiem, bet ir ikdienas darbs. Jā. Ir tēmas, ko mēs pārunājam, un to pašu pat netiešā veidā es pacientiem saku, kad būs vizītes, kur mega breakthroughs nenotiks. Nebūs mega atklājumi. Bet mēs būsim solīti pavirzījušies uz priekšu kaut kur. Kaut kādā izpratnē, kaut kādā sapratnē par jums, kaut kādu jaunu tēmu atklāsim varbūt. Kas neko mums diži neiedos varbūt, bet mēs būsim pavirzījušies tālāk. Jā. Bet atkal, tas ir stāvoklis, emocionāls, kuru ir jāiemācās tolerēt. Un šobrīd, ja mēs runājam par jaunatni, kas meklē darbu, tur man atkal jāpiesauc, ir sociālā tīkla un tehnoloģijas un viss kaut kas, tas darba duna un ikdiena ir tik strauja. Mēs šobrīd, man pašam esot jaunajam tētim, vērojot bērnus apkārt, maz mēs dodam bērniem iespēju vienkārši garlaikoties. Jā. Viņi kaut kā visu laiku ir jānodarbina, jānostrādina, pulciņš, ierīce, vēl kaut kas. Un smadzenes jau tiek uzbūvētas tādā veidā viņiem, ka davai, ātri, maucam. Nevis, šeit maucam, bet te bišķi apstājamies. Te saņemamies un izdaram, te atpūšamies. Kad ir šī fluktuācija kaut kāda. Bet ja mēs radam stāvokli, pīķis uzlec un maucam, vienā brīdī būs kritums. Un mēs tos kritumus redzam. Tad mēs redzam, ka cilvēkiem pēkšņi ir veselības problēmas, izdegšanas, miega traucējumi, panikas, depresijas un viss pārējais, jo viņi nejūt, ka esmu jau konstantā nospriegojuma stāvoklī. Viņam nevajadzētu būt konstantam. Bet, ja es to neatpazīstu, tas tikai maucu. Es tev absolūti piekrītu, pilnībā. Mēs brīnišķīgi noslēdzām, es domāju, ar tādiem akcentiem uz tām lietām, kuras varbūt vajag mācīties sevi atpazīt, pareflektēt par viņām un tās sarkanās gaismiņas sākt lasīt un uz kaut kā uz viņām reaģēt. Un noslēdzot no pētījumiem, kas man patika kā tāda maza receptīte, kā tad var atdalīties no tās pārāk lielās saplūšanas ar darba identitāti un kā tad to darīt veselīgi, ir, viens tāds liels ieteikums ir dažādot savu identitāti, ko jau mēs arī daudz aprunājām, kad mēs neliekam visus solis vienā groziņā un mēs nesmeļamies visu to, ko vien varam darbā, bet mums ir hobiji, mums ir ģimene, jebkāda
vecāki, brāļi, māsas vai pašam sava ģimene, kaut kādas citas sociālās sabiedrības lomas, ka mēs tā kā sadalām to, un tad tas ir faktiski arī tas aizsarga mehānisms pret šo te pārāk lielo saplūšanu ar darba identitāti. Un otra lieta ir domāt par savām vispār vērtībām, par savām interesēm, kas iet kopā ar hobijiem, bet kur vēl es varu, kas vēl man ir svarīgi. Un tur arī daudz literatūrā pieminēts, ka īstenībā psihoterapija tiešām ir viens no tiem instrumentiem, kas var palīdzēt ar tādu narratīvu pieeju vispār klientam atklāt, kas es esmu bez darba, kas es esmu, ja es nestrādāju. Precīzi. Tā kā, ja gadījumā šis rezonēja, tad mācamies sevi analizēt, reflektēt par sevi un lasam tos signālus, lai varētu justies veselīgi un arī būt veselīgi. Jā? Piekrītu. Labi. Mīļš, tev paldies, Artur, par dalīšanos, par ieskatu. Man liekas, ļoti viss arī sakrīt ar to protams, teorētisko pieskaņu, bet tas, kā mēs šobrīd sabiedrībā varam novērot tos procesus un kas notiek. Paldies, ka jūs klausaties, paldies, ka jūs skatāties. Droši dalieties savā pieredzē, rakstiet komentārus un savus viedokļus, savu pieredzi. Vienmēr priecājos tos saņemt un lasīt. Un tad jau tiekamies nākamajās epizodēs. Paldies, tā!